Jā, šis stāsts, ko bērniem stāstīja, tas tiešām ir patiess, tiešām tāds kosmonauts ir bijis. Ir jau gadi pagājuši, viņš ir arī miris, bet tiešām kā dažkārt lietot, tur it kā Gagārinam piedēvēts tas teiciens, es biju kosmosā, Dievu neredzēju. Šis kosmonauts sacīja tieši pretējo. Pat neraugoties uz to piedzīvojumu, ko es te bērniem stāstīju, viņš to bija izjutis, ka viņš ir tāds kā mazs smilšu graudiņš tur kosmosā, un cik ir liels tas plašums un tā Dieva aptveršana. Viņam aizsākās, var teikt, tieši tur, kur vēlāk viņš arī meklējis arī ticību, un viņš arī gleznojis. Viņam arī viena no viņa gleznām ir tieši arī, kur viņš atveidojis to kosmisko staciju, kurā arī viņam bija tas piedzīvojums, ko es stāstīju ar to skafandru, ka viņš tur neticis vairs atpakaļ. Varbūt, ka mums nebūs tāda piedzīvojuma kā tur, šīm kosmonautam bija sanācis, bet toties šī atziņa par to, cik mēs esam mazi, kā smilšu graudiņi, un cik visums ir liels, un cik Dievs ir liels un neaptverams, un kā Dievs vēlās ar mums kontaktēties. Šī apziņa ir ārkārtīgi svarīga. Un, lai gan šodien ir pilsētas jubileja, mēs pacelsimies kaut kur drusku tā kā augstāk un arī kaut ko arī atskatīsimies arī uz iepriekšējo, lai saprastu kaut vai to pašu jautājumu, kuru mēs bijām risinājuši baznīcas naktī. Ticība un lētticība. Interesants bija diezgan tāds atbalsis pēc šī pasākuma, kurš, manuprāt, ļoti labi izdevās. Es pat grūti iztēloties vēl kādu mūsu draudzes pasākumus, kur būtu tik kupli apmeklēts, ārpus dievkalpojuma laika. To pat varētu teikt, ka vismaz pagaidām tas ir tāds, viens no sekmīgākajiem arī Jelgavas draudzes tādiem projektiem, arī kurā tiek iesaistīti arī cilvēki no pilsētas, kas ir ārpus mūsu konfesijas. Un diezgan labi arī gāja diskusijas, ne tikai šai reizē, bet arī iepriekšējās. Un dažādi cilvēki ir uzaicināti dažādiem viedokļiem, un līdz ar to ir iespējams tā izvērtēt arī katra argumenta stiprās un vājās puses, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kā šie viedokļi tiek uzklausīti, un mēs redzam, kā tas viss tiek uztverts, un arī ne tikai tā, kā mēs te draudz esam savā vidē, kur mēs varam it to velnu nosodīt, it to pāvestu un vēl varbūt kaut ko, bet kā ir arī tomēr šī elementārie jautājumi, kaut vai par ticību. Galu galā, kam ne citam, kā ne mums būtu par to jārunā. Arī tā publicitāte bija ļoti plaša. Arī jāsaka paldies arī Aidim, kur arī tieši pateicoties ar viņa atpazīstamībai publikā, arī šī ziņa, informācija par baznīcas nakti arī tieši šeit, Dievnamā, ka tā būs. Tur gandrīz pār pat 200 tie saucamie laiki, jeb tie pirkstiņi, ir atzīmēti un cilvēki ir lasījuši. Un šis pasākums bija tāds pat vēl vairāk atpazīstams tieši pateicoties šai Facebookā reklāmai. Vienīgais kas, kā es saku, tās atskaņas ir dažādas. Viena no tām atskaņām ir, kur man arī viens tāds norūpējies cilvēks bija pienācis un sacījis, kāpēc jūs tur par tik ļoti to bezdievību un neticību reklamējiet. Es biju tā pārsteigts, ka protams, bija uz mēles paprasīt, vai viņš vispār pats to pasākumu bija klausījies, dzirdējis, bet es sapratu, ka tur ne jau par to runā. Un es viņam tā drīzāk pateicu, bet par bezdievību un neticību, kam citam, kā ne baznīcā būtu jārunā.
Kurš tad cits par to runās, ja ne baznīca? Ja? Kas ir bezdievība, neticība, ja? un skaidrot visu šīs lietas. Ja? Bet tur bija kaut kas drusku tāds cita, tur vairāk ir tā politiskie tie jautājumi, kas ir skarti. Jo mums jau tas viens no tiem tāds princips ir saistībā ar agrākiem visiem notikumiem, tieši, kas attiecās starp Latvijas draugu savienību un Rīgas adventistu draudzi, ir kaut tas viens tāds princips, kas ir, viņš nav pārskatīts, ja, ka mēs neejam pie viņiem, viņi nenāk pie mums attiecībā uz svētrunām un arī sabatskolas vadīšanu. Tā vismaz tiek tas attiecināts. Bet uz šo pasākumu bija mums saruna, mēs ar Ulvi bijām runājuši ar vadību, un bija saskaņots un viss, jā, bet kaut kādas ēnas šobrīd tā kā nāk par visu šo ideju turpmāk. Kā es tā saprotu, ka mums ar Ulvi laikam acīm redzot būs vēl jārunā. Šobrīd, pagaidām, kamēr tās emocijas ir kaut kādas varbūt tādas sakāpinātas, jā, ir varbūt drusku jānogaida, bet uz jauno gadu, kad būs plāns par baznīcu nāk 2026, acīm redzot, kaut kāds koncepts mums būs vajadzīga laba tēma. Un jārunā, acīm redzot, lai savādāk, ja mēs šo visu metam nost, tad sanāktu tā, ka mums ir automašīna, bet riteņus lietot jūs nedrīkstat. Jā, lai tomēr nebūtu tik atžgārni, lai ir labs pasākums, lai viņš var attīstīties un būt. Un vēl jau vairāk, ka doma ir ne jau tik daudz, ka mēs sevi kaut kur izceļam vai izceļam kādas personības, bet gan doma par pilsētu, par cilvēkiem. Jo cik mēs esam atpazīstami šajā pilsētā. Jā. Ir Jelgavas pilsētas pasākums, mēs tur neesam. Ir varbūt vēl kādi pasākumi pilsētā, mēs arī tur neesam. Kāpēc? Tāpēc tas ir sestdienā. Jā, ir kaut kādi ierobežojumi, ir kaut kādas tādas, kur mēs varam piedalīties, kur nevaram piedalīties. Bet savukārt ir arī pasākumi, kā piemēram arī šis, kā baznīcas nakts, jā, par kuru domājot, jā, mēs varētu tiešām uzrunāt vietējo sabiedrību caur kādam atpazīstamām personām un šādā veidā izcelt Dievu, kuru mēs vēlamies apliecināt. Jā, tā kā acīm redzot, šeit ir kaut kas līdzīgs, kā tas bija savā laikā Tomas Edisons. Mēs sakām, viņš izgudroja elektrisko lampiņu spuldzīti, bet pirms viņš to izgudroja, viņam tur bija vairākas 100 gadījumi, kad viņam tur nekas nesanāca. Jā, viņš vairāk reiz varēja atmest ar roku, teikt, nesanāk. Viņš izgudroja beigās viņu. Vai arī kā Valters Disnejs, arī viņš veidoja multfilms, bet viņiem arī tur sākotnēji nekas nesanāca, neviena kinostudija ar viņu negribēja nekādas līgumu tur slēgt, teica, ko tur nekas nesanāk. Bet kas ir Valts Disnejs tagad, jā, šī kompānija, jā, tas ir pasaules plašs brands. Tā kā, par šo acīm redzot vēl ir jāpacīnās, jo dažkārt ir tā, ja kaut kas labi padodās, ir kādas grūtības, un par to, kas labs ir, acīm redzot, ir vēl jācīnās. Jā. Ja kaut kas viegli dodās rokās, tad arī jādomā, vai tas tiešām ir labi. Bet, ja ir iznāk pacīnīties, ja ir kaut kāda pretestība, te ir vieta arī lūkšanām, arī draudzes lūkšanām, acīm redzot, arī, lai tie pasākumi, kas mūsu draudzē ir, kas ir labi, kas vērsti uz pilsētu un arī nes labumu, arī liecināt par Dievu, lai tie tiešām arī izdotos. Ja ir traucējumi, saprotami, traucējumi ir, mēdz būt. Iespējams, tas ir kā izaicinājums mums tos pārvarēt, jā, lūkoties pāri, kā varētu mēs apliecināt mūsu radītāju, mūsu dzīvo Dievu. Jo gal galā atkārtošos vēlreiz par neticību un bezdievību, par ko gan vēl, kam citam par to runāt kā baznīcai, jā. Stāstīt, ar ko tas ir, kas tas tāds īsti ir, kāpēc ticība
Jēzum Kristum ir kaut kas pārāks par to un labāks. Šai reizē es vēlētos piedāvāt iedvesmai vienu no manā skatījumā interesantākajiem un tādiem arī skaistākajiem Bībeles psalmiem, kurus ir sarakstījis dziesmnieks Dāvids. Un proti tas ir 139. psalms, kuru dažkārt arī grūtos brīžos lasa cilvēki, vēlēties gūt kādu atspirdzinājumu, iedrošinājumu brīdī, kad varbūt ir kaut kas tāds drūms, tumšs, nepārvarams. Un šis psalms ir arī gluži kā lūkšana. Ja mēs viņu atveram vaļā, mēs tur ielūkojamies jau pirmajos pantos, kur dziesmnieks raksta šādi: Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos. Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani, un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jā, te ir nodošanās. Dievs tiešām zina visu, kur mēs esam, kur atrodamies. Te ir tās domas ir pieminētas, un pie kam vēl, kad Dievs tās pazīst jau no tālienes. Dievs zina, vai mēs sēžam, vai ejam, vai strādājam. Dievam zinām visi mūsu ceļi. Cik augstu sniedzās debesis? Jā, tas arī ir, varētu teikt, ir ticības jautājums, jo, ja mēs lasām radīšanas stāstu, tad otrajā radīšanas dienā Dievs ir radījis, latviski tas ir iztulkots kā izplatījums, citās valodās ir tāds vārds kā firmaments izmantots, kas apzīmē tādu tā kā velvi, kas ir kas notur ūdeņus augšpusē un ūdeņus apakšpusē. 4. radīšanas dienā ir sacīts, ka Dievs tajā velvē, jeb tajā firmamentā ir iestiprinājis arī spīdekļus, zvaigznes, sauli, mēnesi. Vai tas ir burtiski, vai tas ir metaforiski tāds apraksts? Tas atkal ir ticības jautājums. Ir reformācijas laikā, pat pirms reformācijas bija tāds mākslinieks Dīrers, viņš šādu gravīru uzzīmēja, kur lūk, tur tā kā viens arī pētnieks, jeb dieva meklētājs ārpus šīs te vēlves, tā kā cenšas ieskatīties šajos radības noslēpumos, un viņš tā kā atrod tādu maliņu, pa kuru tā kā varētu paskatīties, kur dziļāk, kur tālāk. Jā, jautājums, cik augstas ir debesis. Mēs zinām, tur augšā ir kosmiskās stacijas un visādi pavadoņi un raķetes lido. Taču tikpat labi ir arī pasauli plaša viena tāda reliģija kā musulmānisms, kas apgalvo, ka visas tie stāsti par kosmosu, arī ko jums te tagad stāstīju, ka tie visi esot izdoma. Jo lūk, pēc Korāna, jā, tur viss šie ir 7 debesis, un tur lūk tas pravietis Muhameds, viņš tur bija devies caur vārtiem debesīs, un tad viņš tur bija eņģeļus redzējis. Un, viņu apgalvojums ir tāds, ka lūk, tur debesu vēlve ir cieta, lūk, tur piemēram, tā raķete Challengers tur uzsprāga, viņa it kā atsitusies bija pret to debesu vēlvi. Tas bija viens no tiem vienīgajiem gadījumiem, kad reāli kāds mēģinājis kosmosā izlausties, bet vispārējais esot tikai, kā saka tagad mūsdienās, fakes. Tas ir musulmaņu tāds viedoklis. Tāda ir arī viņu izglītība. Arī, piemēram, te mēs redzam kādu meiteni no Palestīnas, kas 6 mēnešos iemācījusies no galvas visu Korānu. Jā, tas diezgan liels sasniegums, tā bieza grāmata, visu no galvas. Vienīgais tas, ka tā ir visa izglītība, kas šai meitenei ir. Jā, jo citas izglītības nav vajadzīgs. Vismaz tā tas ir viņu sabiedrībā, kas saucās izglītība. Jā,
Ja cilvēks zina tikai to, kas ir šajā vienā grāmatā, tad līdz ar to viss pārējais tiek noliegts. Un arī tas, ko māca zinātne arī skolā, ko mēs arī saprotam, tas ir svarīga lieta, lai bērni apgūtu dažādas zināšanas, bet tas viss ir tikai vienas grāmatas no galvas iemācīšanās, vai ar to pilnīgi dzīvē pietiktu. Mēs redzam, ka interesanti ir arī šīs kustības, kāds ir pasaulē, kā arī tā pati musulmaņu ticība, viņi pieņemās spēkā. Un tiešām var būt tāds diezgan pesimistisks viedoklis, ja Kristus neatnāk šī gadsimta laikā. Var gadīties, ka pasaule atgriežas atpakaļ pie šī te koncepta, ka Zeme ir tā, kā jūs te attēlā redzat. Kā kosmosā ceļojuma aizliegti, visas kaut kādas zinātnes aizliegtas, viss ir tikai viena grāmata. Vai arī mūsu skatījums būtu tikai viena grāmata? Acīm redzot, ka mums tomēr ir jālūkojās uz augšu. Dievs, viņa plašumi, uz kuriem viņš mūs aicina, zinātnes pasaule, kas vēl aizvien, kur ir daudz kas, ko var pētīt, atklāt, praktiski pielietot. Nepārtraukti zinātnes attīstās, mēs redzam, un tas ir daudzu cilvēku ieguldījums, ka mēs varam lietot kaut tos pašus mobilos telefonus, komunikācijas. Tagad mēs esam pieraduši pie tā, bet bija laiks, kad nekas no tā nebija. Dziesmnieks psalmā turpina, jo nav vārdu uz manas mēles, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku pār mani. Dievs no visām pusēm. Dažkārt dažādos plakātos tiek zīmēts kaut kāds, mēģināts to ilustrēts, kā Dievs ir mums no visām pusēm. Dažkārt arī mūsu materiālos arī šāda attēla parādās, kas arī tā kā mēģina paskaidrot to. Lai gan mēs saprotam, ka tas ir metaforisks zīmējums, tas nav burtisks, vienkārši mēs vēlamies tā kā ilustrēt Dieva spēku un Dieva klātbūtni. Lai gan arī mums te bija baznīcas naktī panelis, 4 dažādi skatījumi. Izrādās, ka šis jautājums no visām pusēm arī ir vismaz 4 viedokļi. Ir teistiskais viedoklis, ka ir Dievs, kas radīs visu esošo, ir panteisms. Starp citu, panteisms, tas ir kaut vai tas gadījums, kur bija Kellogs, kur bija viņa konflikts ar Elēnu Vaitu, kur Kellogs bija arī sarakstījis to grāmatu, arī tur, ka Dievs ir visās lietās, visos priekšmetos. Tas ir kaut kas tā kā uz budismu, pat arī velk, tas panteisms, vēl tāds panenteisms, vēl arī ir, kur Dievs tā kā ietver sevī visu. Diezgan populārs viņš varētu būt arī saistībā kaut ar tiem pašiem dievturiem. Un 4. man galīgi nav saprotams, kas tie pa procesiem, kas tur ir domāts. Bet mūsdienās arī šeit, kā redzam, ir dažādi šie viedokļi. Un parādās tas jautājums, bet kur lai mēs meklējam Dievu? Ir cilvēki, kas aiziet kaut kur uz mežu, pieskarās kokam un saka, lūk, te ir Dievs kokā, vai akmenī, zibenī, mākonī, vēl kur. Arī šajā pasākumā, kur arī es pieminēju, ka Dievu mēs jau meklējām, saprotami, ka viņš ir ārpus mums, ka mēs viņu meklējām iekšējā lūkšanā, ka mēs savā lūkšanā, iekšēji, savā prātā ar Dievu runājam, vienlaikus paredzot, ka tā lūkšana tiek celta uz augšu. Tā mēs darām, tā ir mūsu prakse, lūkšana prakse, individuāli. Protams, ir arī skaļāls lūkšanas, bet individuāli, kur mēs lūdzam, tā mēs darām, ka mēs Dievu tā no iekšienes ticībā tu ceļam uz augšu. Tā Dievu šādā veidā mēs meklējam, šādā veidā mēs ar viņu
komunicējam. Protams, ir arī šādas formas, arī savādākas, kur arī cilvēki meklē Dievu. Mēs nepraktizējam, piemēram, tās svecīšu likšanas, lai gan saprotam, kā arī šādā veidā cilvēki meklē arī kādu kontaktu Dievu, mēģina atrast Dieva tuvumu caur lūkšanu, lai varētu pie viņa tuvoties. Tāpat tās arī mums ir arī kopējās lūkšanas, kur mēs apvienojam savus ticības spējas, spēkus, lai kopīgi vērsties pie Dieva. Jā, dziesmnieks, viņš saka, ka šī atziņa ir pārāk brīnišķīga, pārāk augsta. Es nevaru to saprast. Tiešām lūkšanu grūti izprast, arī to mehānismu, kā Dievs darbojas, kāpēc kādu lūkšanu Dievs uzklausa, citu varbūt uzliek tā kā uz pauzi, kāpēc kaut kas piepildās, kaut kas nepiepildās, un kāds ir tieši šīs Dieva mērķis attiecībā uz mūsu meklējumiem, kad mēs meklējam visaugsto Dievu. Jā, dažkārt mēs to nevaram pat aptvert vai izsvērt vai pat izmērīt. Tas tāpatās kā arī Dievu nevar nedz izmērīt, nedz izteikt kaut kādos cilvēciskās mērvienībās, kur arī mēs te ar zinātnieku, toreiz tajā baznīcas nakts diskusijā arī sapratām, ka Dievs nav mērams ne metros, ne litros. Zinātniski viņu atklāt nevar, nedz arī kaut kādā veidā konstatēt, ka tas ir viscaur ticības jautājums. Un vēl jau vairāk, ka cilvēks var izmērīt tikai to, kas ir pieejams, un kas arī mūs nemēra, jo gal galā Dievs ir tas, kas mūs mēra. Mēs nevaram izmērīt Dievu. Dievs mūs mēra, Dievs mūs sver, Dievs mūs saprot un izvērtē. Varbūt arī kā šajā te ilustrācijā, kur Dievs kā radītājs parādīts, ka viņš arī visam uzliek savas robežas, veidojot zemi, jūru un visu, kas uz tās ir. Dziesmnieks turpina, kur lai es aizēju no tava gara, kurp lai es bēgu no tava vaiga. Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Jā, dažkārt šis pāns tā kā drusku mulsina, īpaši tas vārds elle. Jā, man arī ir jautāts, kāpēc tur nevarēja citu vārdu izvēlēties. Jā, tur Bībeles biedrībā, ka bija tur tā komisija, bet nav nemaz tik vienkārši to citu vārdu atrast. Jā, jo ir šī problēma ar to elli, kā kurš viņu saprot, kā viņu zīmē jau, kas īsti ar šo vārdu tiek saprasts. Pat ja arī mēs liekam dažādus šos tulkojumus līdzās, piemēram, latīņu tulkojumā tur būtu, ja nokāptu ellē, tu tur esi. Arī Džons Viklifs, tas slavenais reformātors, viņš arī šo pašu vārdu bija izmantojis, kur rakstīts, ja es nokāpšu ellē, tu esi tur klāt. Luters arī tā ir tulkojis. Gliks arī bija tulkojis, darījuši savu gultu ellē. Interesants ir katoļu tulkojums, ko ir tulkojis priesteris Mozga, kas man pārsteidz, ka viņš bija mēģinājis atrast citu vārdu šim un rakstījis, ja es apmestos pie pazemes iemītniekiem. Tas man pārsteidz, no katoļu versijas, ka pazeme. Tas ir īsti tas tuvu, ko mēs gribētu šajā psalma pantā arī tā kā redzēt. Uldis Bērziņš tur bija piedāvājis nezemi. Kas ir nezeme? Tas nav saprotams, grūti saprotams. Jaunais tulkojums, kas bija 2012. gadā, tur ir izmantots vārds šeols, kas ir senebreju vārds, un viņš atstāts netulkots. Taču šo vārdu ļoti nokritizēja Latvijas kristīgā sabiedrība, un viņš krita nežēlestībā šis vārdiņš, tas šeols, un tagad, kad ir 2024. gadā izdots tas jaunā tulkojuma revidētais teksts, tad šeola vietā atkal atnāca tā pati. Tas pats vecais vārdiņš elle.
Jā, bet senebrejiem, jeb vecās derības rakstītājiem, jā, šis koncepts par to, kas mūsdienās tiek saprasts ar elli, viņš bija svešs. Viņiem tas bija vairāk tā kā kaps. Jā, pēc tam vēl arī tur ir, jāsaka, ētiskā problēma ar elli, jā, jo, ja mēs pieņemtu, ka tāda eksistētu, tad sanāk, ka ļaundari, kuriem tur tā kā būtu jānokļūst, nesaņēma atbilstoši adekvātu sodu, jo tad sanāktu, ka Kains tur cepinās ilgāk par Staļinu. Mēs sapratām, ka Staļinam arī tur vieta tā kā būtu, jā. Bet kāpēc Jūdam Iskariotam tur būtu jācepinās ilgāk nekā Hitleram? Un, ja mēs runājam par Kristus otro atnākšanu, tad arī iznāktu tā, ka kādi tur cepinās, tad Dievs tagad paņem viņu sakal apakaļ, ieliek caur augšām celšanos un tad pasaka, eita nost no manis jūs nolādētie mūžīgā uguni un vēlreiz viņus tā kā iemet. Ja, te parādās tā kā problēma ar šo visu, kā to visu tā chronoloģiski salikt. Līdz ar to viennozīmīgi ir jāpieturās varbūt pie tā bībeliskā. Jā, jo pēc Bībeles tāda mūžīgi degoša elle kaut kur neeksistē. Ir kaps, un kad Kristus nāks otrais, tad viņa balss dzirdēs visi, kas ir kapos, un nāks laukā tie, kas labu darījuši, lai celtos augšā dzīvībā, vai kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Te mēs arī redzam ilustrāciju no Mūzes laikiem, ka tur arī bija tur tāds korus, kas bija sacēlies pret Dievu, kad viņš tur arī nobraucis lejā ar saviem draugiem Šeolā. Jā, tā nebija elle, bet pazeme, jā, kapa vieta. Tā kā jā, šis elles jautājums šajā psalmā ir tāds interesants. No 9. panta tur tālāk dziesmnieks raksta, ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka, un tava labā roka mani turētu. Jā, tādi brīnišķīgi vārdi, paļāvības pilni, kad mēs lasām ko tādu. Arī tālāk, nākošajos pantos, ja es teiktu, galīga tumsa, lai mani apklāj, un par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība tev būtu kā gaisma. Interesanti, ka Bībelē vairāk kārtīgi tieši aprakstot Dieva klātbūtni, īpaši uz Sinai kalnā, ka tur ir izmantots vārds tumsa. Noteikti vasarā esat redzējuši tumšus mākoņus. Parasti tas liecina par negaisu, ka šajā mākonī daudz ūdens. Bet, ja paceltos vēl drusku augstāk, tur būtu saule. Kas liecina to, ka tumši mākoņi liecina, ka kaut kur ir spoža gaisma. Līdzīgi tāpatās bija arī to tumsu tur Sinai kalnā. Kāpēc tur bija tums? Tāpēc, ka tur bija spoža gaisma no dzīvā Dieva. Tāpēc arī visas tās ēnas tur atspīdēja tā tumšāk nekā ikdienišķi. Interesanti, ka šo uzdevumu bija savā laikā, kā to ilustrēt, uzņēmies Michelangelo, kad viņš zīmēja Siksta kapelā. Viņš tur arī radītāju centās atveidot un dažādās veidos, kā viņš to radības aktivitātes veids. Arī to skaitā arī ilustrēt, kā Mūzes bija redzējis Dievu no mugurpuses. Atceraties, bija Bībelē tur stāsts, kur Mūzes gribēja redzēt Dieva godību, un Dievs teica, tu mani varēsi redzēt tikai no mugurpuses. Michelangelo arī bija kaut kā mēģinājis to mugurpusi attēlot, kā viņam tur sanāca, tā sanāca. Varbūt nevisai piedienīgi, bet ilustrācijas viņam tur tajā Siksta kapelā bija diezgan daudz, kur arī var sacīt, bet vai vajag tās zīmēt? Ja to pieņem kā alegoriju, kaut kādā veidā ilustrējot, kā Dievs no neesošā radīs kaut ko esošu, jebkurā gadījumā to ir pat grūti iztēloties bez šī cilvēciskā veidola, kā tikai kaut ko tādu
nemateriālu, garīgu, tas ir sarežģīti, jo ja mēs iztēlojamies Dievu, tad tur noteikti klātesoši ir persona, rokas, sirds, seja, jo kā tas savādāk mēs varētu iztēloties debesu Tēvu. Dziesmnieks tur raksta tālāk. Tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manās mātes miesās. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Te ir izmantots vecs vārds īkstis, kas apzīmē tā kā cilvēku iekšējos orgānus. Te ir izmantots arī vārds pateicos. Jāsaka gan, ka vecajā derībā nav īsti tas mūsu koncepts par to, kā mēs dažreiz sakām paldies. Dažkārt arī literatūrā kaut kur tas parādās, kur saka paldies Dievs. Kaut gan pašā šajā vārdā paldies jau ir ietverts Dievs, tas ir saliktens. Tur ir pateicos Dievs un iznāk saliktenis paldies. Līdzīgi kā arī krievu valoda arī ir spasibo, tas arī ir divi vārdi. Jā, tur ir spasiboh un iznāk kopā spasibo. Jā, tas ir divskanis. Jā, un ja saka paldies Dievs, aizliegts tā teikt nav, jā, bet tomēr tur ir šāds divskanis. Bet te ir interesanti vēl, kā šis cilvēks brīnišķi radīts bija pieminēts. Cik cilvēks varētu būt brīnišķi radīts? Mēs paskatāmies uz sevi spogulī, mēs priecājamies par sevi, cik mēs brīnišķi esam radīti. Kāds var būt? Kāds varbūt nav apmierināts. Ko te īsti dziesmnieks būtu domājis? Jo apzināmies, ka cilvēks ir ļoti trausls. Cilvēks ir iznīcīgs. Te cilvēks ir jauns, te viņš paliek vecs, te viņš ir kapā. Jā. Arī autokatastrofas, arī kādas notiek dažādas. Mēs zinām, cik cilvēks ir trausls šādos satricinājumos un negadījumos. Arī tāpatās varbūt kādam ir gadījies, kad iznāk sagriezt roku ar papīra lapu, arī smilgu. Tagad vasarā tas varētu būt diezgan izplatīta lieta. Paņem tikai pavēlts un skaties roku pārgriezt. Ja. Cilvēks ir ļoti trausls, ārkārtīgi trausls. Tāpatās arī šī temperatūra mums ir 3, 6 un 6, bet ja pēkšņi ir 37, mēs jūtamies slikti, saslimuši. Bet ja 35, nosaluši. Starp citu, ja temperatūra ir kaut kur 28, cilvēks zaudēs samaņu. Jā, viņš ir kā hipotermijas saucamā. Jā. Cilvēks ir ļoti trausls, arī ierobežots. Ir fiziskās robežas, ir prāta spējas, arī ierobežotas, izturības robežas. Protams, var trenēties. Jā, var mēģināt apgūt tur kādas prasmes, jā, zinātnes, mēģināt prāta spējas kaut kā paplašināt, nodarboties ar sportu, kaut kādu izturību arī panākt. Ja, bet atkal, tam visam ir savas robežas. Ja, cilvēks nevar pārkliet pār tām robežām. Cilvēks ir ļoti trausls. Tāpat tās arī, ka mēs saskaramies ar kādu pārslodzi, trauksmi, stresu. Arī mēs redzam, cik cilvēks ir trausls, kur dažkārt tā var pabrīnīties. Kāds sāks teikt, es tur varu daudz ko izturēt. Cits saka, tur viņam tur kaut kāds ir pārslodzi ir un viņš sabrūk. Un mēs brīnamies, kā viņš to nevar izturēt, tas tur, kas tur nav. Bet lūk, cilvēks ir ļoti trausls. Tāpat tās ir arī tāda lieta kā izdegšana. Mūsdienās diezgan aizvien vairāk un vairāk šī problēma parādās, jā, kur cilvēki vienkārši izdeg no darba daudzuma, no stresa, no tā, ka rezultātu nav darbā. Jā, tas viss nomāc un beigās cilvēks vairs nespēja vairāk neko. Kurā vietā tad te ir tas, cik es esmu skaists, ja brīnišķi radīts? Ko tad īsti dziesmnieks būtu domājis? Interesants ir jaunā tulkojuma piedāvājums. Jaunais tulkojums šo pantu tulko tā: pateicos tev, cik es baismi brīnumains.
Brīnišķi tavi darbi, to zinu droši. Dažkārt arī cilvēki varbūt tā žargonā saka šausmīgi skaists. Varbūt kādreiz mēs arī lietas sakām tā, tas ir briesmīgi skaists kaut kas, ja? Kaut gan tas ir pilnīgi pretstats. Varbūt tā varētu saprast šo dziesmnieku sacīto, ka mēs arī esam tādi briesmīgi skaisti visi, šausmīgi skaisti. Jā, bet kopumā Dieva rokās mums jebkurā gadījumā ir jābūt, jo arī cilvēka vērtība mēs arī redzam arī šajā kara konfliktā, kas notiek Ukrainā, cik vērtīgs ir cilvēks. Nemaz. Tas pats saucamie tie gaļas uzbrukumi, ja, kur vienkārši tu esi gaļas vērtībā. Ir kādi mēģinājuši aprēķināt, cik cilvēks varētu maksāt pēc tā, kas viņā iekšā atrodas. Protams, vērtējot tur orgānus kaut kādā veidā, ja mēģina tirgot, bet kaut kur līdz 70% ūdens, pārējo veido ogleklis, kalcijs, dzelzs un varbūt kaut kādi citi mikroelementi. Ja to visu tagad izdalītu laukā, tirgus vērtība cilvēka ķermenim būtu aptuveni 3 eiro. Neviens no mums sevi tik lēti negribētu novērtēt. Ja, ka teikt, tu tikai 3 eiro maksā. Interesanti, ka man izdevās atrast Latvijas valsts ceļu statistikā. Tas gan ir 2018. gadā. Tur bija rakstīts, ka viena darba spējīga cilvēka nāve valstī rada 600,000 eiro lielu zaudējumu. 600,000. Tas man kaut kur atgādina, ka bija kādreiz tāda multfilma par Karlsonu, kur arī vecāki brālītim sacīja, ka tu maksā 1 miljonu, bet Dieva acīs mēs esam paši labākie, vērtīgākie. Gal galā Jēzus par mums ir miris, un Dievs ir devis savu dēlu, vienpiedzimušo, lai mūs izpirktu no grēka nāves, jo viņš ir saredzējis mūsos vērtību, kur varbūt dažreiz mēs paši neredzam sevi. Kāds varbūt sev tiešām par tiem 3 eiro novērtē vai vēl mazāk, bet Dieva acīs mēs esam ļoti vērtīgi. Un varbūt par to arī dziesmnieks raksta tālāk. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, ka to vēl nebija it nevienas. Grāmata. Jā, Dievam ir kāda grāmata, kurā ir rakstīts mūsu dzīves stāsts, liktenis. Starp citu, Bībelē ir 3 grāmatas minētas. Ja mēs runājam par dzīvības grāmatu, ir dzīvības grāmata, tur ir raksturvietas, jūs redzat, ir labo un ļauno darbu grāmata un ir likteņa grāmata. Kaut gan patiesībā tās varētu apzīmēt tā kā vienu to pašu domu, un varbūt, ka nav jāsaka obligāti, ka tā ir kā grāmata ar papīru un tinti, bet tas ir kaut kāds pieraksts noteikti. Ka Dievam ir šī informācija, kur ir zināms un ieraksts par katra cilvēka likteni. Vēl jau vairāk, ka mēs zinām, ka Dievs ir mūsu labā, mūsu pusē, nevis pret mums. Vai var mainīt kaut ko šajā grāmatā? Vai var mainīt likteni? Jā, var. Ja mēs esam nodevušies Kunga rokās ar visām savām vājībām, ierobežotībām, visu savu pārslodzi, visu savu izdegšanu, visu savām nelaimēm un nebūšanām un vājībām, ka mēs vienkārši Dieva rokās nododamies, lai Dievs ir tas, kas mūs sarga un vada. Kā raksta dziesmnieks tālāk, cik dārgas man ir tavas domas, saka Dievs, cik liels ir to daudzums, jo tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis. Kad es uzmostos, es esmu vēl aizvien pie tevis. Tālāk dziesmnieks raksta šādus vārdus, kaut tu bezdievis nokautu, ka kungs, kaut asinskāri atstātos no manis,
ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par tevi kā tavi ienaidnieki, nelietīgi valkā tavu vārdu. Protams, te kaut kur var rasties sarežģīti, vai mums arī tiešām tā būtu jālūdz Dievs. Bībeliski tas ir, jo Bībelē ir rakstīts šis viss, bet no kristīgā skatījumā mēs tomēr esam aicināti lūgt nedaudz savādāk. Pat ja arī šāds motīvs kā šeit viņš psalmā te parādās. Te ir teikts, vai lai es neienīstu tos, kas tevi, kungs, ienīst, un nenovēršos ar riebumu no tiem, kas pret tevi ceļas. Nīstin es viņus ienīstu, līdz galam viņi ir ar mani ienaidnieki, lai gan Kristus bija miris par saviem ienaidniekiem. Viņš bija lūdzis piedošanu tiem, kas darīja viņam ļaunu, neapzinoties to. Viņš bija arī mūs aicinājis lūgt par saviem vajātājiem, lūgt par tiem, kas par mums runā ļaunu. Dziesmnieks turpina: pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Ar šiem vārdiem šis psalms noslēdzas. Jā, lasot arī šo psalmu, mēs arī sev varam iztēloties kā ceļinieku, kas arī dodamies pa ceļu, un mēs ceram, ka tas ceļš virza mūs aizvien tuvāk tam kungam, ka mūsu meklējumi nav veltīgi, un mūsu ticības ceļš arī var būt svētīgs, līdzīgi kā arī dziesmnieks, ka mēs beigās arī varam viņu teikt, slavēt un pat arī dziesmas dziedāt. Uz šīs zemes dzīvojot, mums varbūt nebūs tāds piedzīvojums kā tam kosmonautam, ko sākumā pieminēja, vai arī vispār, vai mums visā kādam būs iespēja kosmosā pabūt, bet mēs varam vērot radību, mēs varam vērot zvaigznes un domāt par to, cik cilvēks ir niecīgs un cik Dievs ir labs un liels un varens. Pirms kādiem gadiem bija šāda fotogrāfija uztaisīta no Saturna otrās puses. Saule ir tai pusē un tā kā ēnas pusē no Saturna, un tur bija redzamas planētas. Tur Mars, Venēra un arī Zeme. Un no šī attēla mēs redzam, tur tas mazais punktiņš, tā ir Zeme. Ar visiem militāriem konfliktiem, ar visām slimībām, visām problēmām, visiem nogurumiem, visiem pārgurumiem, izdegšanām, stresiem. Tas mazais punktiņš tur debesjumā. Arī mēs tur esam, šajā mazajā punktiņā. Jā, Dievs ir liels. Dievs zina, kur mēs esam. Un šis psalms, kur mēs izlasījām kopā, mums to visu atgādina. Kaut kur galaktikas nostūrī mēs esam, bet Dievs mūs nav aizmirsis. Dievs vēl aizvien mūs aicina, vēl aizvien velk pie sevis. Un lai arī ir šodien pilsētas svētki, ar to stāsts nebeidzās. Mēs vēl aizvien esam aicināti tuvoties viņam, mēģināt izprast jautājumu par ticību, mūžību, izprast, cik Dievs ir bezgala labs un kāda ir viņa mīlestība uz ikvienu. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.